Labdien! Mani sauc Marika. Šodien mēs iesim intervēt vienu no labākajām jātniecēm Latvijā. Pajautāsim, kā viņai gāja iepriekšējās sacensībās, pajautāsim daudz ko par viņas zirgu, tātad iesim viņu meklēt. Tā, interesanti, kur viņa ir. Te viņas nav, te nav. Tā, ejam tur. O, re, kur viņa ir, mēs viņu atradām. Tā, lūk, kur mūsu jaunā labā jātniece. Labdien! Labdien! Kā jūs sauc? Sintija. Un kā sauc jūsu zirgu? Tas būtu labs jautājums. Lords. O, tā, kā, ar ko jūs nodarbojaties? Jā! Labi. Vēlreiz jautājums. Ar ko jūs nodarbojaties? Labdien, ar ko jūs nodarbojaties? Ar jāšanu meitenīt! Cik jūsu zirgam ir gadi? 7. Skaidri to zinat? Jā. Viņš ļoti skaisti ķērts. Jā. Kā jums gāja pagājušajās sacensībās? Ļoti labi. No 20 vietām dabūjām 21. O, lieliski. Kāds ir jūsu rekords? 10 saņemot. Tiešām? Jā. Tas ir labs rezultāts. Kādā krāsā ir jūsu zirgs? Nu, kā redzat, tāds silni balts, tāds melns un tāds bišķi daltonis. Kādas ir jūsu zirga īpašības? Bezgals tūps un ļoti vecs. Varbūt jūs varētu parādīt kaut ko no jāšanas. Lūk, mūsu pirmais rekords. 5 centimetri. Lūdzu, video. Dodamies! Hajā! Kusties! Hajā! Lielisks leciens, superīgi! Nu, lūdzu tālāk, nākamais augstums. Vai tiešām? Jā. Es nezinu, vai šodien būtu gatavs. Nāk neaugst lūdzu, mēs jau paši varam. Labi, atkārtojiet. Lieliski. Jā, ļoti jauki. Ko jūs varētu pastāstīt vēl par viņu? Nu, māte Landora no Grifindora, tēvs Loto no Lairensa un jā, vaislinieks. Kas? Pie tevis. Kā tad viņu sauc? Kā būtu? Kā viņu sauc? Ko tieši? Jūs zirgu. Lords. O, skaists vārds. Nu jā, tad līdz nākamajai reizei. Paldies par interviju. Labi, varbūt gribat man interviju vai papajāt man zirgu? Protams. Papajājiet droši. O, kāpēc viņam tik pliks pauris? Tas zirgs tiešām ir bīstams. Paldies par interviju. Vienmēr laipni. Redzīti. Teiktu papļaviņu. Manuprāt, laba ideja. Nu, labi, pēc tam es jūs arī varēšu izjādēt. Nu, Vai gribēsim? jā, protams, ejam. Tad varbūt dodamies tajā. Davai. Labdien! Šodien mēs intervēsim Labdien! Mani sauc Marika. Labdien! Mani sauc Marika. Šodien mēs iesim intervēt vienu no Latvijas... Labdien! Mani sauc Marika. Šodien mēs iesim intervēt...